Labākā vieta, kur viņu laist, nē, nu šitā arī no rokas viņu laist, tad tikai dod viņam. Jā, uzreiz gaisā. Te palaist, palaist savā. Tad ir doma, kas ir priekšstāvs. Maita, nevaram izdabūt nekādīgi ārā laiku. Te bija, savu 11 centimetru iebruktā labas centimetru. Pilns. Jā, bet jātīra ārā. Tālāk ir vēl viens? Jā. Mēs varam aiziet līdz tam un nākt atpakaļ. Jā. Tā izdarīt. Nemaz neko? Viņš ir tīrs? Šitik liels ūdens ir. Šo ziemu ir paplosies. Rudenī vēl nebija nekāda pazīme, nekas. Aktīvais krāpījums. Un caur tā kā bija, bija lielais. Jūras stāv un gaida tur. Es tur to lopu tur stiepos. Oho, vēl jautrāk. Ir izrāvies, ir nostrādājis, bet izrāvies. Teku pilnīgi uz turien aiznesis pret straumu. Labi, jāuzvalk. Jāvelk bikses nost. Jāvelk bikses nost. Liksim slazdas. Liksim slazdas.
Es nezinu, cik tad dziļš ir. Nu, bija pār ceļiem būs. Bet es domāju, ka iekāps redzēs, neiekāps lasdā. Ja kas papildus to šķērsām, vēl virs tā baļķi uzliec vai pa augšu. Virs baļķi nevar. Jo, kad ūdens nokritīsies, tad tas baļķis darbosies. Tā, es neko neredzu. Šis nesamērts elkoni, džemperi. Tā kā viens. Un šī pusē es, varbūt, ka viņš ir vienkārši nocēlī. Augst. Dziļš. Bet te ir diezgan sekls. Uzliekam vēl vienu. Ja drošinātāji tikai jānoņem. Jā. Es negribu grābstīties pirms laika. Pareizi. Nu, ko saki, būs beidzot? Tā jau redzēs. Kā paveiksies. Un gan jau, ka būs, ka viņš liksies. Ja viņš ir iznests. Jā, būs. Tu pat, ka ekskursija jātais pa vietām, kas mums ir platības mūžam, bet es te pievienši nekad neesmu bijis. Šitas skaitās laikam Skosupas pilskalns. Piebītīt vētās. Un tur ir purs, pa kuru tek ārā tās Skosupa. Tā no paaugstinājuma tā kā, Jā. it kā tepat līnija. Nu jā. Vajag negribās teikt kalnā kāpt. Kāpēc apkārt? Otrais. Kalnā nekāp. Nu, gurdēs apiet kalnam riņķi. Jā, Jā. ir kaut kā dabīgi tīrs. Pilskalns. Pie Purva. Klausies, bet pavisam jauks, ne? Tā no... Jā. Interesanti arī. Labrīt. Labrīt. Ja отсюда срежу, mūsu dzīvības ūdens viss izteks Visiem jābūt ir vēstures anāles. Jā, visiem man jābūt visiem. Jābūt. Pēc tam pēc gadiem būs ko bērniem, mazbērniem paskatīties. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака слегка на высоту. Такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока. Dēļiem ir biezāki. Jūs izmantos kā latojumu. Un otrā kārta dēļiem ārējā kārta ir plānāka. Plānos tagad var raut nost, biezos nerauj nost. Parakstīs vai darba drošību tikai.
Upīt. Instruktāžu saģēru. Jā, Lomiks uzmanīja. Tas, ka pa pudeles parakstos dažu drošību. Nu, Lomiks bija domās pudeles atvēršanai. Negribētu pastāvēt, viņš ļoti pazīst. Davai. Ar cīru tā. Gar muguru. Droši. Galvenais, lai jūtas nāk. Ar mums ir pats lībietis. Pats lībietis ar mums. Сейчас приподнимем и бревнышки поставим. Nu, раз, два. Оп. Есть. Да. Этот конец мы сможем вытянуть, поэтому вот так вот делаем, приподнимаем, достаем палки, да? Īsti ar kāju. Pierakstu, vai ir taisnīgs, lai viņš nostājas, viņš saurāk slīdus. Es nepiedalos. Tu neizproti. Te ir inženieris strādā. Viņam nekas nenotiks, viņš iesēdīsies tas slīpums. Никуда не вывезем. Nu, davai tad pustenam ārā šitos te. Jāiet šeit pāri un jāiet Jā. šāsām. Jā. Nu, Garumu? Viņi umniši. Ir kā vispār kaut ko saprast, kas te notiek. Es īsti līdz galam nesaprotu. Nu, tāpēc kā mēs ko, bet nekas. Gan jau rezultāts būs. Леонид, вы такой оторванный от коллектива, такой сам по себе. Там коллектив, там трепачи одни, блядь. Один Во, я давно говорю. одно, другой другое, и стоят. Умничайте. А мы работаем. Конечно, мы знаем, что нам делать. Hei, cilvēks baltā! Šeit tev kvarts atnes pāris nikno. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте. Им надо поднять, нам толкнуть вперед. Так, ну вы четвером. Давай, давай, по чуть-чуть туда, вы ее туда закидываете. Мы сюда, давай. Ноги, Юрий. Manieres iedod. Lietišķais pierādījums. Šo episko skatu, Lietišķais Juris, pierādījums. kāds malacis mēs te tikko spriedām. Aizvāc palīgot, ne? Un vēl viens tautietis. Падало, ничего нет. Ладно, это оптика, я снимаю ее, но она там хорошо все ставится. Заводское крепление. Да. А что там такое? Нет. Здрасте. А что там такое было? Вот не зря говорят, перед каждой охотой контрольный выстрел должен быть, да? Блядь, у тебя свой этот самый, блядь, какого? Здорово. О, здравствуйте. Что контрольный выстрел? Здравствуйте. Это не так или что? Upīt, tu neaizmirsti, ka soda individuāli par musaru dedzināšanu. Tas tev nebūs, ka tev kolektīvs maksās tavā vietā tagad, ja? Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет там и монтажники, и высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Nu, un kā viņi tagad nostabilizēs? pagaidām viņi atstās. То есть твоя машина остается здесь на неделю меньше? На месяц? Ломать, не строить.
пипицу отрежу, бля. Интервью, блядь, нихуя делать не хочет, гонят брак, блядь. То есть ты будешь в первых рядах. Я буду рассказывать, блядь, нихуя не делаю, только брак гонит. Ты включи Эти, лучше, да? почешешь. Ну дым от них идет, смотри, дымит, значит что-то делает. А это, Дымит. блядь, это просто вид, блядь. Ну Понимаешь, да. вид, блядь. Ты долго будешь складывать эти доски? Пиздец, быстрее не можешь работать? Ёпта, тебе нечего мне дать, блядь, чтоб я работал, блядь. Отстань от меня, старушка, я в печали. Šo cilvēku mēs atzīmēsim kā vienīgo, izņemot vēl Jurīti, kas bija tik atsaucīgs un palīdzēja mums nojaukt tūni un uzbūvēt jaunu. Mēs tev ierakstīsim ar zelta burtiem. Но режиссер atļauties. Еще и снимает, да. Да, конечно. Каждый должен быть впечатлен в больших делах, которые мы делаем. Мы делаем все одно большое дело. Не важно, что кто делает. Это точно. Все на развитие. Все для нас. Все для нас. Это я брал Чака 39. Там продают именно это с Пакистана или с Индии откуда-то. Ну, Рис. подходящий как раз для таких дел, да? Ну, есть разные. Это басмати экстра лонг. Длинный. Есть вообще продается такой XXXL, 3XL. Он вообще вот такой вот рис большой. Почти как макароны. Да, почти как макар-вермишель. Вот, а рис должен быть маленький, круглый для паэльи какой-нибудь, там это испанской, итальянской. А для плова должен быть длиннозернистый. Это уже приятно. Где майонез? Это залет, блядь, это залет. Мы киченес. Цвет какой. Конечно, он сделал этот плов так на... Человек так на 85. Ну так мы сегодня aizbraukuši. Пока не сидим, должны работать. 2 дня еще. Ну, 2 дня будем работать. Кто будет работать? Тот, который есть. За вас, ребята, спасибо. Спасибо. Бога, так что... Я сейчас... Рюмку дай. 61 царей, Чё-чё? толстый, а чуть-чуть. Ну давайте. А чучук тоже попробуйте, кстати. Все очень вкусно. Paldies, draugi, ka jūs tādi esat. Что случилось? Товары полдес, Алде. У нас есть сегодняшний повод не только толока, но и трое товарищей, которые так вкусно входят в наш сплоченный коллектив. Да, Женя, Алдис и Саша Александр. Да, он благодарим за столь вкусный вход в коллектив. Продолжай, как мы тут решили, минимум ежегодно, а желательно ежемесячно. Ежемесячно. А желательно на каждую охоту. Я только за. Мне всегда удовольствие, когда вот так. Короче говоря, продолжайте в том же духе. Алдis, скажи, осечка, еще по новой надо. Служу коллективу. Пока не выпьем, тогда уже будет не 3 кандидата, уже 4 кандидата. Спасибо за оказанное доверие коллективу Милгравис. Вот. Постараюсь не оступиться, не посрамить и так далее. Все сделаю, все, чтобы Каждый раз было Коллектив вкусно. не пожалел. чтобы было все время вкусно. Не пожалел. И чтобы я тоже не пожалел о коллективе вступления. О, это вот это. Так что спасибо вам. Тут уже Давайте, сложнее. теперь за вас. Будьте здоровы, и чтобы коллектив наш процветал и радовал
Да. С новым сараем. Новым сараем. Учись, начальник, как надо коротко говорить. Amats Lībēt nosaka runas garumu. Jauna diena klāt, svētdiena. Arī mums ir palīgs atnāca sunīti nāca, to bildēšu. Stiprākie vīri strādā. Vājākie jau vairs nestrādā. Kāds tas smuks suns un teica, jā, nāc to pabildēšu. Upītis aizbrauc ļaut viškas. Pārieta. Pirmā spāre. O, tad jau jāliek ir vainags. Tad, kad ir pabeigts spārs, tas No mazo vainagu, sākuma vainagu. 70. 70. 55. To. Viss Molandijām vakar. Spāris nost, jumta notis izdevās. Viens siena nevar iztaisnēt. Stūris ir grādos. Daudz. Un pirmā 6 atpakaļ. spāri. Labāk. Pa daudz. Tas ir Sēlijas galīgi gatavšākā stūri, kur ir apkārt labi cilvēki, mājīgas mājas, upits. Pašlaik braucam torni remontēt. Pēc visādām ziemas un pavasara vētra. Pašlaik ejam tālajā ceļā Golgātas uz Višku. Skatīsimies, ko varam saremontēt. Noņemsim mērus. Ņemsim mērus, jā. Uz lauku. Stirnu. Хоть жопой не ешь. Nav. Ну, Ир, но сервис суслик видишь, нет? А он там есть. Он там есть. Он тебя видит, по твоей спējas. Nu, mums jāteik, ka tur prom. Upīts jau ir augšā. Mēs ejam nu pakaļ. Skatās, vai mums viens platums pietiek. Te papūs iesēdusies. To mēs liksim pēc tam uz dēlīšu uzliksim. Pagaidām. Jā, to galā ar jumtu mums. Очень drošāk. Pavisam kājas savu neizkrist. Nu, izkrist jau, ja tur kaut kur atsevišķās vietās. Tieši šitien, kur ir visbīstamākais, tur izkrist. Tas mums tā jumtiņš. Upīša Viškai. Otrais piegājiens. Nedod Dievs vējš uzpūtīs. Un būs upītis zudis mūsu kolektīvu. Aizplanēt. Un aizlidos viņš tālais zilajās. Un teica, kā Karlsons, gaidiet, es atgrīzīšos brālīt. Te mēs esam torni. Jumti mēs esam uzlikuši ar upīti jau. Vasara brīnišķīga baudam. Upīts aizbrauc pakaļ vēl šādas tādas instrumentus dēļas paņemt, kas mums pietrūkstās. Nu, provēsim šodien uztaisīt. Torni līdz galam, savukārt, ka te visiem tik ļoti patīk sēdēt. Tornis pūs kopā. Jumta nebija, nekā nebija, vējš aizpūtas. Tā kā būs labi. Tas mums aiz muguras. Laiks brīnišķīgs vienkārši. Svētdienas pēcpusdiena. Re, kāds lauks. Bet tās stirnas šad tad iznāk. Un ne tikai. Vienu gadu te alnis kā aptracis skraidīja. Arī bija interesanti. Stropējam ar stropēm pagaidām klāt. Pēc tam pieskrūvēsim vēl bišķi ar Annils skrūvēm. Un būs pa pirmo zorti. Kas tur nāk pār laukiem droši. Tas ir laikam upīts. Kaut kas aizpeldē. Tur Gatavs. un nečīkst vairs. Lopiši būs mūsējis. Jā. Arī kaut nāk mākoņus. Mums jābūt ir gandarījumam. Viņš arī ir. Šeit viņš ir. Mums ir grīda. Mums ir jauns jumts. Maksājam kā vecajam jumtam, bet jumts mums ir jauns. Un mēs esam gandarīti. Upits and
pārējie visi. Tā ir atkal viena no taukas dienām, kur mēs esam saukušies ne pārāk lielā daudzumā, bet gabali 9-10 esam. Un mēs esam tik tālu jau tikuši, ka šķūnam iet gals ciet maltas glabāšanai. Un tev padošu norādījumi miedētājiem otrā stāvā, tas ir. Tas mums tur vēl sīts augsts dzīvojas. No, Pauls. Mēredzu, urbi. Tā, pagaid, tev es nomērīšu precīzi ar metromēru, cik tālu tas ir. Jā. Visi strādā apzinīgi. Держи меня салоном. Шалом. Я saistītu visi ir darbu. Так, мне надо чуть-чуть. Не нашел же? Нас трогает ваша забота. Спасибо, сэр. Есть? Да, есть. Ну, на. Как в маргарин. А ну jau в болото! O! Vecu mašīnu restaurācijas biedrība. Viņam smieklīgi. A man nav smieklīgi. Man ir aizbāzne, vai tev aizdot? Nē, es esmu aizbāzies, es neko nedzirdu. Все, пока, или ты хочешь все, да? Sekundi atpūtas un atkal stunda uzvilktā darba. Tas priecē sabiedrības labā pastrādāt. Есть предложение. Поскольку сарай строим опять-таки лет на 30-40, то есть поколение после нас быстрее всего будет переделывать наши и плеваться, как мы сделали. Да? Короче, я предлагаю замуровать в стеночку Девчонку. резиновую, Ну ладно. электронную. Короче, заложим туда наш на сегодняшний день список членов коллектива H23 с указанием, сколько лет каждый в нем. И напишем приветствие новому поколению, которое когда-нибудь скроет, может быть, это дело, если не сгорит. По деревянному постучите же быстро. Исторический факт. Значит, это весточка для будущего поколения, что данный сарай изначально был построен в 1988 году охотничьим коллективом Рижского судостроительного завода. Наследница данной организации, охотничий коллектив Милгравис, был учрежден в 2004 году. В 2022 году коллектив Милгравис решил перестроить данное сооружение. И на момент стройки в коллективе состояли 23 члена коллектива и один Водобедерс, член особый член, упоминая его имя, поскольку его нет в списке, а именно это Олег Халеев, который у нас имеет Водобедра статус. Ну и увековечим нашего бригадира, главного строителя и проектанта и всего остального. К сожалению, его сегодня нету
по уважительной причине, а именно Юриса Аустринча. Заложение этой весточки для будущего. Имя, фамилия, подпись нас всех, которые мы тут сегодня работаем, находимся. Вот по кругу так и начнем. Имя, фамилия, подпись, отпечатки пальцев. Готово. Протокол. Šodien ir svētdiena, bet neskatoties to, ir cilvēki, kas strādā rokas nenoliekot. Un где-то присмотрим. Нормально. Ļoti labi pastrādās uz šīm brīvdienām. Šķūnīca gandrīz sakopta. Elektrība aizmirs atslēgt, ja? Nē. Tagad skrūvīca, ko pieskrēt kārbiņu un savienot kopā. Un tad jau varēs... Negribas jau pārspīlēt, bet mēs varam teikt, iedot gaisu. Tā lūdzu. Un tad dzīvība. Neskatoties to, ka laiks paliek vien labāks. Vīri neatlaidīgi turpina strādāt. Vēsturiskais moments tuvojā. Pirms pēdējais dēls. Mums nebiedē ne lietas, ne sniegs, ne došs. Pirms pēdējais dēls, tā teikt, siena. Ja es gadījumā nezināt, jūs jau barojaties no jaunajām rozetēm. Šķūņi, tā kā. Pilnīgi cits spānums, ātrums. Skaidrs griez uzreiz. Galvenais pareizā virzienā. Procedūra. Viss. Nākam. Reiz durvīm būtu jābūt bijis verandai. Hop, verandas tad, Man liekas, ka šitādu te arī tādu augstumu vajadzētu atstāt. Tas būtu tā kā tests, ja, kad, ja tu nevari iekāpt mājā, tad uz medībām nevari iet. Toties izkāpt ārā, visu var veiksmīgi uz degunu izvēlties, jā. Tās smilts ir vēsts. Noblīvējušās. Jā, tās smilts jau ir vēsts. Vēl viens, ne? Tā izskatās, jāzem. Tas ir arī mēs palikt tur, bļa. Zini kā, labāk jau ir, ja to monolītu, to dziļumu, tūlītās mēģināšu Bet es piedāvājumu, neviens man nepateica, vai... Es saku, davai atvedīšu tos pāļus, nu, elektriķu, bļa. Sabāzīs, salies un, nu, kur tev būs, bļa. 3 cementa maisi, bļa. Kas jau tur nesteigās? Nesteigās? Māls jau nē. Tad ar uzdevumu, kāds viņš tur ir, mēs novācam tikai sakritušos vai kaut ko arī Nu, skaties, kas ir var patīrīt, jā, pa maliņām bišķi, kas ir šaurēs. Bez fanātismu. Jā, bez fanātismu, jā. Ja mēs saliekam smuki tos pāļus, tev viņi kam vajadzīgi? Pulksteņa meistara precizitāte.
от каждого по заслугам. Или наоборот. Ну, конечно, по достоинству. Что тут? Esam tikuši tik tālu, kad bedri izrakti mājas priekš verandas. Nu, noblietēts jau bišķīt ir. Viss ir smuki. Tautas nav daudz, bet visi aktīvi, visi strādā. Tāds šefs stundī, vibratori. Jā, galvenais revizors. Nedeva nevienam citam rokās, jā, vibrotas ir. Revīzija nepieņem šito, te, ja kaut ko sabojās, jā, tāpēc atbildīgi pats tiekās pie lietas. Šis nav priekšnākslas kino, bet tas ir, lai mēs atcerētos, kur mums kas ir. Traktoris spiež uz nervi, lai iet projām. Sākās otrā fāze aizbēgšana. Rakām, kamēr izbēg. Начало конца положено. Tā. Konci vodu. Mēs jau liekam apmals priekš betonēšanas. Pagājušajā reiz mēs noblietējām visu smuki. Te pašlaik iet notiek kāds disputs. Viņš paliks pāri. Neliels veselīgs disputs. Negatavīgi. Tas neko. Vīri nonāks pie konsensusa. 20. Viss būs pareizi. Bez izolācijas. Atbrauks bumbieris. Un piegādīs visu pilnu. Kopītis mums te izpļauj zemeņdobis. Ēniņā. Skaidrs, jā. Kur saule nekož, tikai odi. Tad kā viņš pļauj, viņam sanāk. Tas brīvs gan viņam tik tumšs, viņš jau laikā puses neredz, ko pļauj, bet nu labi. Iesi pazīties, paps pļauj pa gaisu. Vecāka gadagājuma personāži, kas atbrauc, mums ir palīdzēt. Borei ar kreiso vītni pa labo. Forši, возле, Работа сближает. Правильно. Да. Как там было? Водка connecting people. Māle, šķūnīt. Es laikam vienreiz biju nomālēs, tagad vēlreiz mālē. Iesim tuvāk, paskatīsimies, ko viņi te mālē. Вы мне, главное, глаза не забрызгайте. Но надо всех запечатлеть. Сэр, берегите пальцы. Пальцы берегите, главное. Милвоки очень острый. Šis kungs, kas ir mūsu medību kolektīva vadītājs, viņš uzņemās visu atbildību par šo konkrēto projektu un skatās tieši precīzi milimetru. Kurš tajā aiz stūra klusām strādā. Tā saucamie neredzamās frontes cīnītāji, tie nav tie, kas liels troksni taisa, tie klusām šeftē. Tie strādā. Kam jau kādreiz būs interesējies par galdniecību. Gribēju būt galdnieks. Neļāva. Un starp citu, es esmu galdnieks. Un starp citu,
Es esmu galvenieks.